Tumsu pāršķēla pēkšņa zibens šautra. Zilgans požajā gaismā uz brīdi iegaismojās atnācēja baisās aprises. Džīpers Krīpers bija viņus pamanījis! Nu, bet vispār jau mēs lasām citu grāmatu. Dziesmu svētku brīnums. Tur nav par Džīperu Krīperu. Un šajā brošūrā ir uzskaitīts arī visas vietas, kur ir notikuši dziesmu svētki. Sākums bija Rīgā, tad viena dziesmu svētki notika Jelgavā, tad atkal Rīgā, Esplanādē, Pārdaugavā, dažādās vietās, līdz beidzot 1955. gadā dziesmu svētku noslēguma koncerts notika toreiz jaunuzceltajā Meža parka estrādē. Un Elga ir Meža parka estrādes, es teikšu, namamāte, saimniece. Ja? Mēs bijām pagrabā, bijām pagrabā, kurš patiesībā atbilst kādai 15. rindai, tur, kur stāv kori. Vai Meža parka šajā estrādes ēkā ir vēl kāds tāds slepenās ejas? Padomju laikā droši vien bija jāizbūvē, kur evakuēties slavenajiem valsts vīriem un visādiem citiem. Nu, laikam šis objekts nebija tik nozīmīgs un tādēļ šeit tādu slepeno eju nav. Bet saki, vai tad Meža parka estrādi būvēja speciāli dziesmu svētkiem, vai tur bija cits kaut kāds funkcijas? Es domāju, ka to būvēja tieši dziesmu svētkiem, kaut gan toreiz tika tā paziņots, ka tas ir par godu padomju Latvijas 15. gada dienai, jā. Un sanāk, man liekas tā, ka te bija kaut kādas figūras tādas. Jā, šeit bija tādas lielas skulptūras. Un kur ir tagad? Tagad, diemžēl, jāsaka tā, ka viņas ir. Viņas šeit pat Meža parkā stāv, bet viņas ļoti sliktā stāvoklī, un tas prasa diezgan lielus līdzekļus, lai viņas restaurētu. Kaut gan es uzskatu, ka vajadzētu restaurēt. Jā, Meža parka lielā estrāde no arhitektūras viedokļa visticamāk būtu uzskatāms par tādu padomju monumentālu būvi. Nu jā, kaut gan šeit ir arī latviski elementi izmantoti. Kas tad bija tie arhitekti šiem visam pasākumam? Arhitekti bija pavisam 3. Vladimirs Šņitņikovs, Gunte Irbīte un Karīna Dannenhirša. Ko vispār saka mūziķi, tā skaitā virsdiriģenti un arī šeit, kā mēs zinām, brauc dažādi pasaules slaveni mūziķi, ko viņi saka par šo skanējumu vispār šeit Meža parka estrādē? Viena daļa diriģenti uzskata, ka viss ir kārtībā, bet ir atkal cita daļa, kas domā, ka vajadzētu uzbūvēt atpakaļ tās arkas. Ka tā bija labāk? Jā, ka tā bija labāk un kad arī vairāk koristu tad varētu ietilpt. Cik tad ir bijis rekords skatītāju apmeklētāju ziņā skatītāju? Rekords jau bija Prāta vētras koncerts ar 40 000, bet tad nebija soli, jo tādēļ arī pie mums nebrauca koncertēt Madonna, jo viņa koncertē tikai 70 000 skatītāju. Dula, Jā, par cik mums vai ir tikai 40. Vai te nevar mazo kameru koncertiņu? Tātad mūs izvēlējās tikai Lady Gaga. Par Meža parku estrādi nākotnē. Kā tad būs? Klīst jau valodas dažādas. Viena saka, vajag pārbūvēt, vajag jau nosbūvēt citu. Kādās tad šobrīd stadijās ir šie attīstības projekti? Pagaidām jau ir tādās, kā jau mēs visi zinām, tādās pārdomu un cerību gaidās. Jā, un tajās gaidās, jo mēs ļoti ilgi jau esam. Tā kā bija jau izstrādi. Kopš 55. gada. Varbūt ne gluži, bet pēdējos 10 gadus jau noteikti mēs esam gaidās un cerībās uz jaunu estrādes ēku un arī paplašināt šo skatītāju zonu. Un jau tika izstrādāts projekts, kurš varbūt tagad jau būs novecojis, jo šim projektam... Nomainīs krāsa būs labi. Tad droši vien, ka tas arī vēl būs jāpārstrādā. Bet kā jau es tāpat kā jūs visi dzirdu, ka kultūras ministri teikusi, ka beidzot ir jāķerās pie jaunas estrādes būvs. Tad varētu sanākt tā, ka šie 25. dziesmu svētki ir pēdējie šajā vecajā estrādē. Varbūt. Bet Latvijas televīzija, protams, parūpēsies par tiem ļaudīm, kur nedabūja biļeti uz dziesmu svētkiem, lai svētkus varētu redzēt saimniecē. Tā iznāk uz balkoni. Beigās iznāk. Tā, jā. Labi, paldies tev. Baigi forši tie ir augšā. Iesim saimnieci uz ķēķi. Mūs vēl filmē? Jā. Šitie kustās? Nekustās.